ļoti dziļš, dziedinošs process, kurā mēs ar īpašām praksēm, īpašām tehnikām tiekam klāt pie ļoti svarīgiem atklājumiem. Atklājam savu iekšējo pasauli. Nezināmas vēl līdz šim dimensijas savā esībā, nezināmas resursus, nezināmas spējas, un iemācāmies tām spējām rīkoties. Piedalīšanās Jūram Bhavani rīkotajos tantras retrītos man ir devusi ļoti daudz arī pēc tam manā dzīvē. Man liekas, tie lielākie iegūmi ir tas, ka esmu kļūsti daudz stabilāka, man ir augstāks pārliecinātības līmenis par sevi. Emocionāli esmu kļūsi ne tik viļņveidīga, bet tāda mierīgāka, spēju lietas vairāk izvērtēt no malas, nekrītu stresā tik daudz, nekrītu panikā tik daudz. Es man liekas, vairāk arī priecājos par dzīvi, par kaut kādām vienkāršākām lietām. Es iemācījos priecāties vairāk. Iekšēji tādas būtiskas pārmaiņas. Kā es redzu sevi, kā es redzu savu partneri. Tas ir piedzīvojums, ko ir grūti aprakstīt, bet pēc tam mainās pasaule, mainās, kā tu redzi sevi un kā tu redzi apkārtējos cilvēkus, kā tu redzi savu partneri, kā tu viņu jūti. Šajā mīlestības telpā ar praksēm un zināšanām, ko Juris iedeva, mēs tiešām spējām vairāk ieraudzīt sevī tās lietas, kuras līdz šim inerts pēc projicējām uz otra. Un tas tā brīnišķīgi, un katrs to savu atbildību paņēmām vairāk uz sevi. Integrācijas laiks ir vajadzīgs, bet šobrīd, atskatoties atpakaļ, mūsu attiecības ir labākā kvalitātē, un es esmu ļoti pateicīgs šim posmam kopā ar Juri šajās praksēs un kursos. Tas ir brīnišķīgs, praktisks ceļojums, kurš paliks ar jums visu jūsu turpmāko dzīvi. Tā ir fantastiska pieredze, un arī tas, ka tu vari ar to dalīties pēc tam. Tas nav kaut kas, ko tu piedzīvos tagad, un tad beigsies ceļojums, tu atgriezies mājās. Nē, tas ar tevi paliek, un tas ir forši. Tas ir pa īstam forši.